Un tur vēl neviens cits kā Gins Pone. Gins Pone dod tālāk uz Bračku, uz Juri Poni. Tālāk apakaļ Gintam Ponem uz vārtu priekšu. Un metiens pa vārtiem. Un atkārtots metiens un Edžus Jēgers visu redz. Jā. Un Vīksnē ripu. Vīksnē uz Kažanovu. Kažanovu labs metiens. Bet uz Vīksnē apakaļ jau Vīksnē. O, vārtu stāps! Labs metiens Vīksnē izpildījumā. Kā ierasts. brāļi pietur ripu, bet ar ripu tagad ir Dēnis. Dēnis tālāk uz Staļuns. Staļuns ieiet uzbrukuma zonā un metiens garām vārtiem bija. Un ar ripu viesī. Jā, tur zonā Grigors viņu ievelk un labi piespēles vārtu priekšu un tur glāb. Tur! Gūst vārtus. Precīzāk sakot, Tukumnieki gūst vārtus, bet ripa savos vārtos dabūt paši spēlētājs Patriotiem. Centās ripu aizvilkt prom no vārtu priekšas. Bet ievilkt to. Nu, galās, jā. Lai apsveicam, Tukuma brāļi ir atklājuši rezultātu. Un man būs sarežģīti pateikt, kurš tad ir ripas. Pasīsimies pēc tam protokolā, kurš ir vārta autors. Un arī mazākumā ripu kontrolē Tukuma brāļi. Tur! Te principā ir tuvu vārtu gūmam. Tas jau mazākumā otra bīstamā situācija jau. Tieši tā arī ir. Tieši tā ir, Edvard, ir kā tu saki. Tukumnieki, te viņi būs cik daudz spēlētāju? 1-1. Un tur Edžus Jēgers glābi Patriots no vārtu gūma. Pie ripas un to arī izraida ārā, jo zonas mēs no Patriota nenotur. Vārtu pārlins, glābt mainieks. Tur no aizvārds, tur labi brāļi gāja, bet Lemeši tur izsita labi ripu. Tur jau Vīksne, un jau ir Gins Pone, un tur Tukumnieki vairāk nekā Patrioti ir zonā, un vārti. Vārtus gūs numur 93 Gins Pone. Un Tukuma brāļi 2 sastāvs izvirzās vadībā jau ar 2 vārtu pārsvaru. Tur Zariņš gar bortu, Jūris Lopatko tur arī piespēle tāda Tukuma brāļiem ķiverē bija. Un Vīksne iziet 1-1 pret Edžu. Un Edžus Jēgers. Jā, Vīksne Markus skaisti mēģināja nospēlēt, bet Edžus Jēgers dod cerības stariņa vēl mainiekiem. Jā, Edžus Jēgers glābi Patriotus un, var teikt, notur spēlē. Rinalds Ozoliņš. Un labi uzvar Jānis iemetienā, tur metiens, bet garām vārtiem viesi. Viesi to raida ārā, Vološins ieraida ripu dziļāk zonā. Tur labi Artūrs un metiens pa vārtiem un Patriks Švinka notur ripu uzbrukuma zonā, tur aiz vārtiem un Tukuma brāļi izdrava ripu, tur mainījā ripu saimnieks un Jūris Lopatko, tur metiens. Laba iespēja bija Jurim. Gadīgais jaunākais ir ātrāks par pārējiem. Un tur uz tukšiem vārtiem mēģināja jau izspēlēt Tukuma brāļi. Un te metiens! Edžus Jēgers glāb komandu. To piespēli. Un ar ripu mums ir Tukuma brāļa. Labi, tur viens pats iet un sako arī metiens. Tas neviens cits kā Markus Vīksne. Vīksne, jā, labs ātrums, labi. Jā, Grigors. Grigors atmiņas met, kur ripā. Un būs vēl viens metiens, un Edžus Jēgers iesaistās, un ir vārtī! Bija vārds taps, ripa nokritā, un numur 44 Arturs Sefranovičs gūst komandas labā trešos vārdus. Un līdz ar to rezultāts mums ir 0-3 Tukuma brāļu labā. Tieši tā.
Kad uz tabloja 3 minūtes un 8 sekundes, un arī kaut kāds nepilns 3 minūtes vai jau pat 2 minūtes būs atlikuši ledus laiks. Un tad mums iemetienā Jānis Staļuns uzvar iemetienā un Miglāns metiens un Kuripa vārti! Un jā, tur Jānis Staļuns atdeva uz Miglānu un Miglāns meta pa vārtiem un tur atlaikošā ripa un Jānis Staļuns piebeidz un rezultāts ir 1-3. Nu, ko goda vārti ir gūt? Goda vārti ir gūti. Un tūdaļ jau sekos labākajā spēlētāji šīs dienas. Es domāju, ka mājiniekiem ir skaidrs, kurš būs labākais. Tas ir Edžus Jēgers, kas arī, protams, ir. Mājiniekiem labākais spēlētājs Edžus Jēgers un viesurindā labākais spēlētājs numur 28 Gundars Admins. Ko šodien spēle mums galīgi nepadevās. Nebijām noskaņojušies spēlē kārtīgi. Pretinieki bija daudz labāk, viņi arī parādīja to rezultātā un uz laukuma. Neko, cīnāmies un ejam tālāk uz play-offiem. Iespējas vēl ir.